Labrīt visiem klātesošajiem. Vides izglītības koncepta vietā šūna. Labrīt arī tie, kas skatās mūsu tiešraidē. Šodien mēs esam šeit, lai runātu par ļoti būtisku tēmu - vides izglītību un vides pratību. Mums aizmugurē skan signāli, mazliet pacietīsimies, bet nav nekas slikts noticis, tie ir parastie signāli izmēģināšanai. Un tātad mēs saskaramies ar lieliem izaicinājumiem - klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, vides piesārņojums, resursu noplicināšana, jeb iztērēšana. Un katrā sarunā, kad meklējot šos risinājumus, mēs vienmēr nonākam pie vides izglītības, vides apziņas. Un šis ir ļoti, ļoti būtisks jautājums, jo it īpaši, ja mēs runājam par jauno paudzi, jo jaunā paudze būs tā, kas dzīvos nākotnē un kas meklē šos risinājumus. Tāpēc es gribu pieteikt mums dalībniekus. Mūs šeit tātad šūnā ir sapulcējuši Agita Baltbārda, Eiropas komisijas klimata pakta vēstnese, Cleaner grupas locekle un šūnas idejas autore. Sveicināti. Tad mums ir Ilze Ozoliņa no Cēsu Pastariņas sākumskolas, ekoskolas koordinātore. Paula Patrīca Javotiņa, Eiropas klimata pakta vēstnese. Labrīt. Es esmu Lāsma Ozola. Tad pa kreisi no manis ir Māra Grīnberga Šilova, Vidzemes augstskolas doktorantūra. Labrīt. Jānis Rozīts, Pasaules dabas fonda valdes priekšsēdētājs. Labdien. Un visbeidzot Kristīna Pujāte Cēsu, jaunās skolas direktore. Labrīt. Vēlos nama mātei un arī šūnas tātad idejas autorai Agatai Baltārai varbūt sniegt ievadu vārdus šai te diskusijai. Jā, sveicināti. Man ir tiešām prieks jūs visus šodien sveikt šūnā. Un nevelti mēs šeit un šodien šajā vietā runājam par vides izglītību, jo patiesībā šūna kā vides izglītības konceptvieta kā reiz ir arī tas veids, kā mēs meklējam jaunus, dažādus, jā, dažkārt arī netradicionālus formātus, veidus, kā sarunāties, kā runāt, kā diskutēt tieši par vides ilgtspējas tematiem. Vides sargāšana, dabas audzēšana, aprites ekonomika, atkritumu šķirošana, klimata pārmaiņas. Tie ir temati, kur mums nepārāk aktīvi gribās dažkārt iesaistīties, un tādēļ šis ir mēģinājums, kādā veidā mēs varam sarunāties nepastarpināti dažkārt par šiem tematiem. Bet kopumā man jāteic, tādam ievadam varbūt, ka vides izglītība kā tāds fenomens un termins patiesībā nav nekas jauns. Jau 60. gados dažādas vides institūcijas zinātnieki par šo sāka diskutēt, un patiesībā ļoti ātri, faktiski dekādi vēlāk, jau arī sāka signalizēt un faktiski zvanīt tādu kā trauksmes zvanu par to, ka mēs, zinātnieki, vides institūcijas, tikai paši ar saviem spēkiem un ar zinātniskām tehnoloģijām netiksim galā, teiksim tā, ar visām tām pārmaiņām, kas šobrīd notiek ar klimatu un globālajā vidē, līdz ar ko, te kā reiz arī parādās tā loma vides izglītībai, jo tas ir tas pamats, lai, faktiski visi sabiedrības locekļi iesaistītos darbā uz šo te klimatu pārmaiņu ievirzīšanu pozitīvākā gultnē. Tā kā es domāju, ka temats ir gana svarīgs, nopietns, un tieši tā, diemžēl, jāteic, mēs par to nediskutējam ne pirmo dienu, ne pirmo gadu, bet tā kā, tas iztrūkums vai plājas starp zināšanām un rīcību vēl joprojām pastāv un ir novērojama, tad droši vien, ka tas ir gana svarīgs temats, lai par to turpinātu diskutēt. Tā kā man ir prieks, ka mēs šodien par to runāsim. Un tad es gribu dot iesildošo jautājumu visiem apdomāt, kas ir tas nākotnes cilvēks, tas ilgtspējīgais cilvēks, kādu mēs viņu redzam, kā mēs viņu varam raksturot, kas ir tā augstā izglītības apziņa, vides izglītība, vides pratība. Varbūt var pasaukt viens otram tās kvalitātes, īpašības, kas tad mums būtu, kādam tad cilvēkam jābūt, lai mēs spētu risināt šos izaicinājumus un mēs ikdienā, savos ikdienišķajos paradumos neaizmirstu šo te ilgtspēju. Kurš grib sākt? Man liekas, Jāni, tu ļoti daudz ikdienā par šo domā. Kas ir tas nākotnes cilvēks? Paldies. Jautājums. Es vairāk esmu domājis par sistēmām, ne tik daudz par šo cilvēku raksturu īpatnībām tam līdzīgi. Tas jautājums tāds ir nedaudz savādāks nekā man ikdienā. Par kvalitātēm. Kas ir tas cilvēks? Un tad mēs varam nonākt pie tā, kas mums jāiemāca šim cilvēkam. Es domāju, ka diez vai es nonākšu uzreiz atbildi pie atslēgas vārda, bet es teikšu tā, ka cilvēkam jāsāk saprast
klimata kapacitāte, planētas kapacitāte, kurā viņš dzīvo, un šīs atbalsta sistēmu nopietnība. Un tie ir tādi lieli jautājumi, līdz ar to es nevaru nosaukt, es varu teikt, ka vienkārši cilvēkam jābūt inteliģentam. Un tas jau būtu tad viss kārtībā, ja viņam ir šis vērtību klāsts, jo patiesībā mēs runājam par vērtībām, vai tās vērtības ir vai nav. Tas ir tas pirmais līmenis, bet beigās man šīs vērtības paši neesamība sāk šaut kājās mums pašiem. Un mēs pēc paši nonākam pie tā, kad šobrīd jau par klimatu un par dabu mēs vairs nerunājam par tauriņiem vai par putniem. Mēs patiesībā runājam par to, par cilvēku labklājību, drošību un veselību. Un tas pavisam ir nopietni. Mēs patreiz runājam par to, kas notiks ar cilvēci jau vairs ne pēc 100 gadiem, kas notiks ar cilvēci pēc 20, 30 gadiem. Mēs esam tajā līmenī. Par to es atsaucos uz zinātni, nevis uz savu noskaņojumu šorīt. Līdz ar to tas ir tādā līmenī. Un līdz ar to tādas tā kā rakstura īpašības, kad es būšu tā klasiski, ka es būšu šos hipsters, kurš tur mācēs dzīvot ar ļoti, ļoti piezemēta resursu patēriņu. Mēs, protams, visu to varam saukt. Bet tie jautājumi šobrīd ir tik dziļi un tik nopietni, kad pat grūti atbildēt ir kas tāda viena lieta, kas būtu vienojoša cilvēku. Tu mums iedevi kodolu, ja šobrīd ar augstu vides apziņu, tātad ir jāapgūst šī vides izglītībai, jābūt pietiekami nopietnai, lai mēs varētu būvēt uz tā arī vērtības pareizi. Pēc tam noteikti. Nē, mūsu darbā mēs paši esam salikuši šos atslēgas vārdus, un mēs lietojam izglītībā plašums, proti, ka tas vairs nav viens priekšmets geogrāfija vai bioloģija, tas ir gan vertikāli, gan horizontāls visā izglītības sistēmā, kā saka, iespējami ātrāk. Par to jāsāk runāt ir dziļi. Nākamais ir dažādība. Mēs runājam par visām vecuma grupām. Ir īstermiņa lietas, ka mums jārunā ar lēmumu pieņēmējiem, uzņēmumu darbiniekiem, vienalga dažādām autoriem, kuri šodien pieņem lēmumus, bet mums jāstrādā ar jaunatni, kura būs tā, kur pieņems lēmumus pēc 30, 40 gadiem, nopietnas lēmumus pieņems. Tad nākamais ir līdzdalība. Vide nepieliek tikai vienīgi tas, ka es esmu baigi gudrs un māku kaut ko uzkonstruēt. Man jautājums, cik es esmu pilsoniski aktīvs, sabiedriski, plašākā izpratnē, kā es tās lietas spēju pārnest un integrēt kaut kādos sabiedrības procesos. Un visnotaļ šobrīd, kas ir noteikti, kas ir nepieciešams, te skolotāji, es gribētu teikt, tas atbalsts, proti izglītības sistēmai palīdzēt šito nest iekšā, jo mēs paši arī pētam gan skolnieks, mēs pētam arī, pat mēs esam beiguši pētījumu par skolotājiem, mums vēl fokus grupas palikuši, bet mēs esam sapratuši, kas darās skolotājiem prātā. Mēs mēģinām saprast, kas viņam notiek ar viņu, ko viņš domā saistībā ar klimata jautājumiem. Un pēc būtības, mēs saprotam, daži arī saka skolotāji, ka mums ir daudz, kas kaut kas jādara, mums vajag atbalstu, lai mēs varētu viegli paņemt un tiem bērniem dot. Un mēs nerunājam tikai par dabas zinātnēm, mēs runājam par visiem. Mēs runājam par fizkultūras skolotājiem, mēs runājam par matemātikas skolotājiem, mēs runājam par mūzikas skolotājiem, pēc tam noteikti par angļu valodas skolotājiem. Vai ir kādam vēl kas piebilstams pie tām kvalitātēm nākotnes cilvēkam? Agita? Jā, man pirmais vārds patiesībā nāk prātā drosme, ka tam cilvēkam ir jābūt, tam nākotnes cilvēkam, zināmā mērā drosmīgam, jo, ja mēs runājam kā reiz starp šo, manis minēto plaisu starp zināšanām un rīcību, tad tā faktiski ir paraduma maiņa, tā ir rīcības maiņa, un lai tu sāktu dzīvot citādāk, lai tu sāktu saimniekot citādāk arī uzņēmumā vai pašvaldībā vai valstī, dažkārt tev kā pirmajam ir jābūt gana drosmīgam, lai šos jaunos ceļus ietu, lai parādītu arī piemēru citiem, tāpēc man tā drosme ienāca prātā. Jā. Tā kā cilvēka ar īpašības ir svarīgas, ka cilvēks ir gatavs būt pirmais un kaut ko mainīt. Labi, vai ir vēl kādam papildināt? Ilze? Kas tev ir jaunais cilvēks? Jaunais cilvēks? Es jau pārstāvu sākuma skolu mazos. Un, manuprāt, pareizi jau teicu, ka tie paradumi, mūsu uzdevums kā pedagogiem ir sākuma skolā veidot neuzkrītoši, neuzbāzīgi šos ikdienas paradumus, tos uzturēt un tālāk, lai viņi aiznes savās ģimenēs. Tādu atbildību pret to visu, ko tu dari, kā tu rīkojies, atbildība tā varētu būt. Jā. Labi. Paula? Jā, tas, kas man ienāca prātā, ir tīpaši, es pat pārstāvu jaunāku paudzi, ka saprast to jēgu, kāpēc mēs to darām. Kāpēc ir vēlme, nevis vēlme, bet kāpēc vajag mainīties, kāda ir tā individuālā ietekme uz klimatu un vidi, kāda ir sabiedrības ietekme un valstiskā līmenī un globālā līmenī.
Bet viss, man liekas, sāks ar to izprašanu, to jēgas atrašanu, kāpēc tas ir jādara. Tāpēc noteikti es to atzīmētu kā svarīgāko, vismaz no manas skatu punkta. Un, man liekas, arī tiek atrasta tā jēga, arī tiek uztrenēta mediju pratība un klimata dezinformācijas arī atpazīšana. Un varbūt arī tas audzinās turpmāk arī nākamos vēlētājus būt atbildīgiem par to, kas tiek ievēlots un kāda cilvēka pārstāv viņa intereses. Ļoti vispasīgs cilvēks mums ir, jā, Māra. Papildināt, Jā, ko teicu, jā. Apzinātība, ka cilvēks saprot, tas viens ir inteliģents, ir tam pamatā, bet cilvēkam ir, tieši tā kā minēja, tur jāsaprot, kāpēc tu kaut ko dari vai kāpēc tu kaut ko nedari. Un tā ir tā galvenā, man liekas, galvenais vārds, manuprāt. Jā, nu man pirmās tādas vērtības ienāca prātā par šo domājot, jau minētais atbildība, jo tas gan nav bērnu vidū, vai skolēnu vidū, bet pieaugušo vidū es ļoti bieži dzirdu to, ka es jau neko nevaru mainīt, ko tad es viens, tur jau citur visur ir daudz sliktāk, un ka mēs nesākam ar sevi, bet to manu atbildību personīgo. Un otra lieta arī jau kaut kur izskanēja līdzīgi, bet kritiskā domāšana, izvērtēt, kas nodara kaut kādu kaitējumu, kas ir labi tajos ikdienas paradumos, vērtēt un domāt. Domāšana. Un tagad paskatāmies uz mūsu izglītības sistēmu, uz izglītības skolās, vidas izglītības skolās. Kas tad šobrīd notiek sākuma skolu līmenī, vidusskolas līmenī un augstskolu līmenī? Kāda mums ir šī vidas izglītība pietiekoša? Vides izglītība ir integrēta dažādos mācību priekšmetos. Viņa nevarētu teikt tā, ka viņa nav, bet arī jau kaut kur dzirdēju par to, ka tā programma ir diezgan piepildīta un tas laiks ir tik, cik viņš ir. Un varbūt skolotājiem nav tā izpratne un skolotājiem varbūt pietrūkst, es nerunāju varbūt par savu skolu, bet vispār kopumā tā izpratne, cik tas tiešām ir svarīgi, un varbūt tas tiek nolikts maliņā, jo varbūt kaut kādas citas lietas liekas, ka tajā programmā ir svarīgāk apgūtam bērnam, ne to vidas izglītības to aspektu. Bet ir jau dažādi projekti, kas ir ļoti, ļoti forši, un viņi arī bērniem un skolēniem ir ļoti interesanti, un viņiem ļoti patīk, un tas ir labi, ka tādi ir, un kad ir iespējas arī dabūt finansējumu tam. Bet ikdienas procesā tam neteiksim, ka nepietiek laika, bet varbūt tie svaru kausi bieži nosvars par kaut ko citu. Jā. Okay. Jā, un šeit es gan nepiekritēšu, kad, manuprāt, katrā skolā vajag kādu, kas tiešām, kā teicāt, drosme, kas pavalk visus pārējos. Un mūsu skolā, Pastarīņu sākuma skolā, mēs jau 13. gadu esam iesaistījušies ekoskolas vides tātad kustībā. Un mums jau ir liekas, ka viss jau notiek pašsaprotami, un mums jau ir tādas lietas, kuras vairs nevajag mācīt bērniem, viņiem jau vienkārši ir iestrādājušās tādas ikdienas sīkumiņu, vai ne? Kā, var atsaukt piemēru, kā piemēram izmantot papīru, ne no vidus, no malas. No abām pusēm. Ūdeni dzert no krūzītes, no savas pudeles, paņemot līdzi. Rokas mazgāt, neticinot tur ūdeni. Mēs rīkojam papīra taupīšanas dienas, ēdienu uzlikt tik, cik var apēst. Tādas lietas, par kurām jau vairs nevajag domāt. Un tās jau ieiet dzīvē tādas kā paradumi, kā ieradumi paši saprotam. Tikai patiešām vajag skolā kādu, kurš to sāk, kurš pavelk līdzi pārējos, un tas vienkārši ieplūst stundās un visās lietās. Jā. Ilze mina, ka ir atšķirība arī starp to, vai tā ir vides izglītība, un to mēs mācām kā priekšmeti, un tad ir vides pratība par to, ka mums skolā ir vidi, kurā mēs varam šīs te prasmes pielietot, trenēt, un tātad mēs varam izaugt par šiem jauniem cilvēkiem, kuriem ilgtspēja ir asinīs, vai mugurkaulā. Agita, varbūt tu vari papildināt, kāda ir tā atšķirība starp vides izglītību un pratību? Kas ir tas, kas mums ir jāapgūst?
faktiski zināšanas jāsāk likt lietā, es teiktu, Jā. tā arī ir tā atšķirība. Jo tas, ko mēs arī redzam, teiksim, pēc mūsu pētījumiem, ja mūsu uzņēmums Cleaner, kas ikgadēji veic tādu sabiedrības aptauju, pamatā, protams, fokusējoties uz šo atkritumu šķirošanu, tad cilvēki šobrīd jau saka, ka mums faktiski informācijas pietiek. Lielākā daļa saka, informācijas pietiek vai pat dažkārt jau ir par daudz. Un mēs dzīvojam informācijas pārbagātības laikmetā un tādā uzmanības laikmetā, cik tev vispār laika iedziļināties noteiktos tematos. Bet vienlaikus tas, ko mēs redzam, ka pat pie esošām zināšanām šī rīcība nesako. Tad tā plaisa pa vidu pastāv. Un te ir jautājums, ko tad mēs darām, lai tās zināšanas pārtaptu rīcībā, pārtaptu jaunos vai mainītos paradumos. Ja? Un te man tāds mīļš filozofisks raksts ir savulaik viens no Amerikas filozofiem ļoti skaisti pastāstīja iespējamos iemeslus tam, kāpēc tā rīcības maiņa ir tik faktiski grūta. Jo faktiski kopš industriālās revolūcijas laikmeta mēs visi esam dzīvojuši un visa gan ekonomika, gan uzņēmē darbība ir bijusi vērsta uz tādu cilvēku ērtību. Vienalga, ja mēs runājam par to pašu vietālruni, ja viņš šobrīd ir uztaisīts tik ērts lietošanā, ka 3-gadīgs bērns paņem un bez lietošanas instrukcijas viņu sāk lietot. Un tas viss, teiksim, arī pakalpojumi, Amazonē mēs varam iepirkties 2 sekundžu laikā, ka tas ir izveidots balstoties uz cilvēku ērtībām. Un savukārt šobrīd, skatoties, kur iet, teiksim, pasauli tādā vides kontekstā, mums ir jāsaprot, ka visticamāk, lai mēs to, vienalga klimata pārmaiņas ievirzītu pozitīvākā gultnē un mainītu savus paradumus, tie ļoti bieži saistās ar atteikšanos no savām ērtībām. Un atkal, ja es runāju par to pašu atkritumu šķirošanu, piemēram, nesen obligāti ieviestā bioloģisko atkritumu šķirošana, dažkārt saistās ar zināmām neērtībām. Tev ir jāpielāgo infrastruktūra mājās, tev ir kaut kādi paradumi jāmaina, ja? Varbūt biežāk jāiznes tāpat miskasta ārā. Un līdz ar ko cilvēkam faktiski sevi ir jālauž, ja? lai ietu pret tām savām ērtībām. Un tas ir grūti. Un tas tiešām ir grūti tādā gan domāšanas, gan izpratnes, gan rīcību kontekstā. Un tad ir jautājums, droši vien katram pašam sev atkal par drosmi, par atbildību, par inteliģenci, cik mēs esam gatavi saprast, ka tā mana mazā dažkārt rīcība ir kaut kāda lielāka mērķa vārdā. Un droši vien, ka tā plaisa par kaut ko liecina šobrīd, cik mēs to esam gatavi darīt. Tad, ja mēs runājam par bērniem, skolniekiem, tad mums vajag gan vides izglītību, kas ir integrēta dažādos priekšmetos iekšā, gan arī jābūt šai te videi, kura veicina šo te vides pratību. Kā mums ir ar pieaugušajiem? Kā ir ar pieaugušo izglītību? Māra, Paula? Tā kā es pārstāvu Vidzemes augstskolu Valmieru kopumā un Valmieras novada pašvaldību arī. Tā kā minēja, jā, tas prasa tā kā vispār vidas pratība prasa paradumu maiņu, un tā paradumu maiņa ir grūta. Un es tagad galvā tinu atpakaļ, es bakalaura studijas pabeidzu pirms 10 gadiem, un es domāju, tajā kontekstā Vidzemes augstskola jau tad bija zaļā augstskola ar zaļo certifikātu un tā. Un kas bija tas, kas tika, es nezinu, darīts varbūt savādāk vai tam līdzīgi. Un mums visu mācību procesu laikā, es teiktu, neuzkrītoši tik stāstīts par lietām, kuras ir, ka mums ir jādomā līdz tas, ko mēs darām, un lai mēs lieki netērētu resursus, bet vai mums bija tāda kā, teiksim, vides kaut kāda tāda īpaša izglītošana, un tā īsti nē. Un tad es domāju, tā kā kontekstā ir pa tiem mazajiem pilieniem ikdienā vajag vienkārši pilināt to, ka tas ir svarīgi. Un es klausījos arī par pirmskolas izglītības iestādēm. Valmiera arī man puika iet bērndārzā, un viņiem ir tieši tas pats. Viņš atnāk mājās, viņš saka, mēs rekord šito lapu mēs varam izmantot otrreiz vai tāds, viņiem arī ir ūdens pudeles, ko viņam līdz vai krūzes, no kuriem viņi dzer. Un reizēm paskatoties, jā, bērni kaut kādā plānā kaut kur vairāk ir kaut ilgtspējīgāki nekā pieaugušie varbūt. Jā, bet par Vidzemes augstskolu runājot, mums ir ilgtspējīga būvniecības skola, kas ir par aprits ekonomiku, par ēku izmantošanu, kas jau ir, jo būvniecība ir tā, kas rada ļoti daudz atkritumus, un līdz ar to mēs runājam par to,
kā izmantot to, kas jau ir. Man maģistra darba tēma bija pamesteņu izmantojums turismā, pamestu ēku izmantojums turismā un kā to var. Un tur arī kopš es to uzrakstīju, tur arī pagājis laiks un ir izmaiņas tā kā uz labo pusi. Jā, un augstskolā mums ir ļoti daudz projektu, kas ir saistīti ar ilgtspēju, kas ir saistīti ar aprits ekonomiku. Es piedalos kā zinātniskais viesasistents arī vienā no tiem, kas ir apritīguma novērtējums turisma sistēmā, jo turisma sistēmā ir ļoti daudz to patērētāju. Un ir ļoti daudz pētījumu arī par to, ka turists, tad, kad viņš ir citur, viņš patērē vairāk nekā tad, kad viņš ir mājās un uz vietas. Un tad vēl es tā vēl brainstormingojot savā galvā domāju par to, jā, cik mēs domājam par to, kas mums tiek dots par brīvu, un vai tas tiešām ir vajadzīgs reizēm par brīvu. Un mēs esam runājuši dabas kontekstā arī par to, ka, nu, tā kā, vai par dabu maksāt ir labi, nav labi, un kā cilvēks to skatās, nu, dažādi, jā, bet, nu, tā kā par augstskolu apmēram tā ieskicējot, jā. Tad Vidzemes augstskolā ir speciāls jau arī programmas, kas vērsta tiešām uz apratīgu ekonomikā, piemēram, jaunā būvniecības skola. Cik paši studenti izvēlās šīs ilgtspējīgās tēmas, lai pētītu, lai rakstītu savus maģistrus darbus? Nu, redz, ja mēs tā paskatāmies, es runāšu par sevi kā piemēru, jo es nestrādāju augstskolā tā kā vai nu vadības vai kaut kādā tādā līmenī. Un es domāju, ka tie darbi, ko es esmu lasījusi vai kas ir maniem kursbiedriem, tās tēmas ir aktuāls, bet viņas varētu būt tā kā vairāk visā tai iekšā. Un jā, kā es minēju, piemēram, par tām pašām pamestajām ēkām turismā. Nu, tad, kad es to darbu rakstīju, es nedomāju par ilgtspēju īsti. Tas vienkārši ir kaut kas tāds, ka, nu, ja tu redzi, ka ir kaut kas, ko varētu attīstīt, tad kāpēc to nedarīt un saglabāt kaut kādā plānā to, kas ir, netērējot vēl lieka resursus. Un tas, nu, manā gadījumā tas ļoti daudz nāk no bērnības, kāpēc tā kā izmantot resursus vairāk, jā. Bet tas kaut kādā plānā, mēs esam arī runājuši augstskolā mūsu pētnieku komandā, ka ir arī daļa saistība ar nabadzību un to, ka, ja cilvēks ir, tā kā, ja viņam ir mazāk finanšu resursu vai citu resursu, tad viņš tos resursus vairāk ekonomēs nekā tāds, kam viņi ir vairāk. Un es tikko atcerējos arī dzirdēju par radio, par to, ka plāno ieviest Eiropas kontekstā. Tas bija saistībā ar visiem Ķīnas, tiem mazajiem AliExpress un visiem tiem sūtījumiem, ka plāno ieviest nodokli 2 eiro, ja nemaldos, par katru sūtījumu. Un tas arī ir kaut kas tāds, par ko padomāt pirms tu viņu sūti, jo ka tas ir lēti, ļoti forši, bet vai tev viņu vispār vajag? Un cik daudz mums ir to lietu, kuras mums it kā atbrīvo ikdienu, bet tajā pašā laikā tad mēs apaugam ar lietām. Un tas no aprits ekonomikas tur nav nekā, principā. Vai izglītības uzdevums būtu audzināt šo jauno cilvēku, kas spēja pateikt nē visām tām mazajām ņurbošajām lietiņām, saprast to, ka tādā bezatlikumu piramīdā, varbūt tas bezatkrituma dzīvesveida piramīdā pirmais ir spēt arī atteikties no tām, ko jau tu minēji, Agita, no tām komforta, kas mums ir. Tas arī var būt ļoti svarīgs, un to droši vien nevienā mācību priekšmetā nemaz tā īsti ielikt nevar. Paula, vai kāda tev ir pieredze ar augstskolu? Labi, tātad es šobrīd studēju maģistra grādu Nīderlandē, un tad man ir tāda duāla ieskata gan kā ir studēt Nīderlandē, un bakalaura grādus esmu ieguvusi tepat Latvijā. Ja mēs runājam par Latviju, es nedaudz sasmējos, kad bija jautājums par klimata tēmu iekļaušanu gala darbos.
Tad, kad es beidzu bakalauru, mums pārsvarā bija pa drošības tēmām visi gala darba rakstīti, tieši politikas un starptautisko attiecību programmā. Es saprotu, jā, ļoti aktuāla tēma, īpaši, ja dzīvo tāds kaimiņš blakus, bet tas klimats vienmēr tiek aizēnots kaut kur projām, jo pietrūkst arī darba vadītāji, kas varētu uzņemties tā padziļināt pētīt to klimata tēmu. Bet tad, kad es tagad esmu Nīderlandē, es arī izstrādāju savu gala darbu par klimata tēmu, par viļņu enerģiju, par enerģētikas jomu. Un, ja es skatos uz visiem maniem kursabiedriem, tad viņi arī izvēlas ar klimatu saistīt, ar ilgspēju attīstību saistīt, ar aprits ekonomiku saistītas tēmas, jo tas ir tas, kas šobrīd arī ir aktuālāks. Bet, protams, tur arī nedaudz tā ģeopolitika ietekmē, ja Nīderlanda ir nedaudz tālāk no Krievijas, mēs esam tuvāk Krievijai, tad, protams, mēs arī pētīsim vairāk tos drošības aspektus, noliekot malā to klimata aspektu, kas ir nedaudz bēdīgi, jo arī klimats ietekmē mūsu drošību un klimatam pasliktinoties. Kā mēs zinām, ļoti liela drošības riski paaugstinās gan plūdu gadījumā, gan klimata bēgļu gadījumā, gan arī karos par resursiem. Tādas iespējas pastāv, bet šobrīd mēs vairāk fokusējamies tieši uz tiem aktuālākiem draudiem, kas ir tā Krievija. Bet, tāpēc arī nedaudz sasmējos par to jautājumu, jo es tā no savas pieredzes, bet runā tieši par to nākamo. Jā, izglītības sistēmai ir jāintegrē, ka varbūt vajag atteikties no tām mazām lietiņām, no mazām dāvanām, bet es negribētu to uzvelt tikai uz izglītības sistēmas, arī gribētu uzvelt to uz privāto sektoru, uz publisko sektoru, ka varbūt mēs nepiedāvājam nemaz tādas lietas, un lai nerodas tas kārdinājums paņemt kārtējo pildspalvu, kārtējo audumu maisiņu, kārtējo kladīti, kas pēc tam stāvēs mājās un krās putekļus, vai arī sliktākajā gadījumā tiks izspiest ārā. Tādējādi es negribētu teikt, ka tas ir tikai uz patērētāju, tas arī ir uz privāto un publisko sektoru, ko mēs piedāvājam, kā mēs cenšamies limitēt. Tas viss mazās lietiņas, lai atcerētos, kas nezinu, es bijusi Vidzemes augstskolā uz kādu pasākumu, tad man ir Vidzemes augstskolas audumais, viņš man ir starp citu. Tāpēc es arī varētu kaut kā piemēru izmantot. Tāpēc, tur ir tā sadarbības starp visiem līmeņiem. Ko mēs vēl varam darīt pieaugušo izglītībā? Vai tas ir kaut kas tāds, ko mēs vides izglītība, tas ir tikai tā uzdevums skolā, pēc tam augstskolā, vai tas ir mūža mācīšanās? Agi. Man liekas, ka Paula pieteica ļoti labu tematu, vai mums ir pedagogi, kas ir spējīgi, teiksim, vispār šos te vienalga gala darbus vadīt vai vispār pasniegt šo konkrēto tematiku, jo visticamāk tā paudze pedagogu, kas šobrīd pasniedz mūsu bērniem skolās, ir paši ieguvuši izglītību 90. Tā es minu gados, kad iespējams šī vidas izglītība arī viņu izglītībā jau nav bijusi, un līdz ar ko jautājums, vai viņi ir gatavi to dot tālāk. Bet tas mans secinājums šobrīd ir par to, ka mēs kā tādi dažādi aktori, šobrīd uz skatuves visticamāk, tādā plašākā ainā lūkojoties, darām, kāds vairāk, kāds mazāk, kaut ko dara pašvaldības, kaut ko dara atsevišķas skolas vai kaut kāds ekoskola, piemēram, kā atsevišķa sistēma, bet kas nav visās Latvijas skolās, kā es saprotu. Kaut ko dara NVO sektors un kaut ko dara privātais sektors. Bet jautājums ir par to, ka jā, es piekrītu, pilināt ir labi un vajadzīgi, bet acīm redzot, šobrīd mēs to darām jau gan ilgi. Un tas punkts, kurā mēs šobrīd atrodamies, iespējams, liek mums pieņemt tādu skarbāku secinājumus, ka iespējams ar to pilnāšanu vien nepietiek. Iespējams, ka, un man tiešām gribētu sākt runāt aizvien vairāk par tādu strateģisku pieeju šai vidas izglītībai. Jā, arī, kā pareizi pieminēts, pilnīgi visās auditorijās, bet ar tādu jau sistēmiskāku, sistemātisku pieeju, vienotas vadlīnijas skolām, augstskolām, tā, lai mēs tomēr mācamies mācām apzināti un mācām arī strateģiski ar vienotu pieeju un uz tādu vienotu mērķi arī vērstu. Ja? Jo kopumā droši vien, kā atkal, ja mēs atgriežamies pie tā vidas izglītība un vidas pratība, tad droši vien, ka tā veiksme ir atkal tādā, es gribētu teikt, holistiskā pieejā, kur tomēr visi iesaistās un visiem ir katram sava kaut kāda loma. No vienas puses mēs mācām kaut kādas noteiktas darbības, no otras puses tad ir privātais vai publiskais sektors, kas, teiksim, nodrošina to savu daļu tā, lai sabiedrība ar iegūtajām zināšanām varētu rīkoties. Un atkal es iedošu vienu piemēru no tās pašas atkrituma apsaimniekošanas nozares. Man tiešām dažkārt liekas, ka atkritumu šķirošana ir faktiski tāds intīms process, jo mēs šķirojam mājās. Bet tiklīdz mēs izējam uz ielas, ir viena miskaste.
Mēs aizējam uz teātri, mēs ieejam skolā, mēs ieejam kaut kādās iestādēs. Un jautājums, cik tur ir šī šķirošana, nu, vai ar infrastruktūru, publiskajā telpā mēs arī atbalstam to paradumu, ko iespējams es jau esmu sācis savā mājā vai mājsaimniecībā darīt. Un tā arī ir plaisa, teiksim tā, ja līdz ar to katram ir sava loma. No vienas puses mēs mācāmies, no otras puses mēs atbalstam dažādos veidos, tā, lai šīs iegūtās zināšanas mēs varam pārvērst paradumos un lietot jau tādā praksē. Kā tā? Jā, es klausos un tas dažādas refleksijas. Pilnīgi identisks mans domas ir par šo sistematizāciju, kas ir nepieciešama, jo mēs varam arī dažus piemērus paņemt. Mēs visi zinām Zviedriju. Mums liekas, tā ir vidas izglītības zeme, vai ne? Un tiešām no tiem 60. gadiem tā ir viena no valstīm, kas ļoti metusies vidas izglītībā. Šobrīd tie sasniegumi pret ko vajag, ne tuvu. Labi, viņiem ir izcili aprits ekonomikā soļi uz priekšu. Protams, ja mēs salīdzinām Latviju vai vispār pasauli, viņi, protams, ir priekšā. Aprits ekonomika, klimats. Atdzīvot dabas zudumiem, bēdīgi. Viņi viena no tiem, kas bloķē, tā skaitā lēmumu pieņēmēji bloķē bioloģiskās daudzveidības iniciatīvas Eiropas Savienībā. Kur tad beigās tā vidas izglītība ir pazudusi? Un tad jautājums ir par to nav jau tikai stāsts par to, vai tam bērnam teikt, ka jā, nē, ņem vai neņem to spīdekli jautājums. Jautājums, ka viņam būtu jāsaprot, kurā gadījumā viņš ņem un kurā gadījumā viņš neņem. Tev jābūt dziļākai sapratnē, un tāpēc es arī kaut kādās skolās saku, ar ekonomiku pasniedz vai ekonomika, vai kursu, vai projektu nedēļas skolās, viņi tur pēta savus biznesa plānus. Izcili, bet tu tai biznesa plānā liec iekšā, piemēram, oglekļa pēdas mērījums, tu liec iekšā ķēdes, no kurienes tu ņems tos produktus, kā tu ko tirgosi, vai tu ņem produktu efektivitāti, vai tu ņem šīs padziļinātās vidas ekonomikas jautājumus. Un tad mēs nonākam pie tā, ka tas bērns it kā viņš tā kā no vienas puses iznācis un sapratis, atkritumi jāšķiro, viņš jau tur vēl omē pastāst, ka jāšķiro. Viņam ir vēl kaut kāda, es mīlu putniņus, bet tajā mirklī, ka viņam ir 37 vai 48 gadi, viņam liekas, ka tas ir tā kā noslaucīts, vai viņš dzīvo kaut kādās tajās reālajās pasaules sistēmās, kur tas nav iekšots. Un līdz ar to tas jautājums kļūst, kurā mirklī tas Zviedrijas bērns, kurš ir mācījies no bērndārs vidas izglītību, kurā mirklī viņš pārtop par to pašu, kam it kā liekas, ka viņš nav neko apgūs. Mēs arī esam tā izglītības sistēmā, kur esmu mācījies dabas mācību, zooloģiju, es esmu mācījies anatomiju, botāniku un bioloģiju. Es visas mācījies. Ja es nebūtu nonācis Pasaules dabas fondā, tad es būtu, man pamat izglītība ir mežsaimniecība, es būtu viens no aktīviem koku cirtējiem, un es pieņemu, ka diez vai es domātu tajās pozīcijās ar šiem 6 priekšmetiem, ko es savā mūžā esmu mācījies. Nozīmē, ka tas kaut kur ir 2 dažādas lietas. Viens, ko es mācos, un otrs ir kaut kāda reālā dzīve. Un jautājums, kā to, ko es mācos, šīs visas labās lietas, ko jūs teicāt, par ko mēs runājam, kur ir tas, kāpēc ir 2 dažādas pasaules un kā to salikt kopā, un tā ir izglītības sistēmas jautājums. Un kurš to sāks darīt? Kā? Bet man visu laiku skan ausīs šķirot, bet manuprāt, pirmais ir neradīt. Vajadzētu ar to sākt mācīt, manuprāt. Jā, protams. Tur jautājums ir, bet tāpēc tie jautājumi ir tādi dziļi holistiski. Tam bērnam jāsaprot tā bilde. Pat vairāk ne tur tas, ka viņš tur, ko viņš ņem, ko viņš neņem, ko viņš met, viņš pats pēc tam nonāks pie tā. Bet viņam jāsaprot tas holistiskā tā ainava, kurā mēs dzīvojam un kurā ir diezgan traki. Mums visi rādītāji, te ir divi vēstnieki, viņi ļoti labi zina, rādītājs, tie, kur sako līdz dienās, mēs zinām, visi rādītāji ir traki. Ir traki ar saistībā ar šobrīd ar biokapacitātēm, ņem, kuru grib rādītāji pasaulē saistībā ar ilgspējīgu attīstību, es domāju, vidas joma, tur ir bēdu ielē. Varbūt, Kristīna, tev ir redzējums, jo no vienas puses mēs pieskārāmies pašai tai izaicinājumu saknē, ka mums ir jāmaina sistēma īstenībā, kā mēs apmācāmies, un tai jābūt klāt arī tai videi, kurā tad mēs tālāk šīs te zināšanas varam pielietot. Bet mēs esam šajā sistēmā, no kura gala sākt? Jā, es pilnībā piekrītu par to komplekso pieeju un arī par tām pretrunām, ka viņas ir un ka
skolēni viņus uzreiz arī ieraug, jo skolēniem bieži jautājums ir, kur man tas dzīvē noderēs un priekš kam man tas ir vajadzīgs, jebko mācoties. Un ja tas pēc tam nestrādā un tas paliek tikai izglītība un viņi kaut kādos brīžos nesaiet kopā ar to īsto dzīvi, tad tur pazūd tiešām tā vērtība. Bet skolēni ir ļoti labi uzņem šos visus klimata jautājumus un ilgtspējas jautājumus, un viņiem tas ir diezgan dabīgi. Vairāk ir jautājums par skolotājiem, kas jau izskanēja, vai viņi visi ir pietiekoši zinoši un pietiekoši paši savā ikdienā šos ieradumus ievēro un veicina, lai pēc tam nodotu atkal citiem, jo ja skolotāju atkal ne par manu skolu, jo mūsu skolā ir samērā nesen beiguši daudzi skolotāji savu izglītību, bet daudzās skolās mēs jau zinām, ka tas vidējais skolotāju vecums ir tāds diezgan pasen, pat padomu laikos ieguvuši savu izglītību, kad varbūt vides jautājumiem visticamāk nepiegrieza tik lielu vērību. Un ka nav šie ieradumi skolotājiem un pieaugušajiem, un īstenībā jau izglītība sākas ģimenē, un ir jāsāk ar visas sabiedrības izglītību un kompleksu pieeju. Jā, tad nepietiks tikai bērnam, arī programmā ielikt kaut ko nepietiks. Arī vecāki jāapmāca. Ilze, kā tev ir, vai tu redzi kaut kādu uzlabojumu, vai tu redzi, ko citas skolas varētu pārņemt no ekoskolām? Jā. Tātad mēs esam iesaistījušies projektā no atkritumiem uz resursiem, un jau 2 gadus skolā veicam atkrituma auditu 3 reizes gadā. Un to veic ne jau skolotāji, bet bērni paši. Tātad mēs nomarķējam maisiņus, saliekam iekšā atkritumu vietās, no rīta pēc stundām darbam beidzoties tos savācam, tad mums ir sadalīta, kura komanda tos skatīsies, kas tur ir iekšā, uzvelk cimdus. Protams, vecāki ir informēti, ka tā notiks, tad mēs viņus saliekam pa grupām, tātad bioloģiskie, papīrs, plastmasa, iesaiņojumi, apglabājumie un sveram. Ja? Tad mēs izdarām beigās secinājumus, kādi atkritumi tad mums ir radušies par daudz. Par daudz mums rodas atkritumi tad, kad ir skolas piens, šīs mazās paciņas, tas sastāv ļoti lielu. Tad liela atkrituma daudzums sastāda bioloģiskie, kas ir skolas auglis, kur ir jāmāca bērni, un tur ir arī jāiesaist skolotāji, kad ir tas ābols jāpēd, kārtīgi jāpēd. Ja? Tad ir lūk šādas lietas, un bērni to paši redz. Ja? Kas tur veidojas un kas tur sanāk. Un kad viņi paši ir klātesoši tajā visā procesā, tad viņi skatās, oho, šeit jau ir tas izmest, kas varēja arī nebūt. Šeit ir paņemts līdzi skolu tajā pusdienu kastītē. Nē, mums ir mazās kastītes līdzi, ja kāds nav paspējis brokastis apēst. Kāds ar iesaiņojumu kaut kas tur paņemts. Tur ir jārunā tātad klasē, ka vajag šāds te dārzeņus augļus tur jau salikt iekšā, bez iesaiņojuma jau pirkt un gādāt. Tā kā viņi paši ir dalībnieki tajā visā, un viņi redz, kas tur notiek. Jā. Mums ir izveidots plaukts noderīgo lietu, kur var paņemt, kur saliek visu. Mēs rīkojam akciju no mājas sanesa, vecāki, vecos kalendārus, žurnālus, visu, ko var izmantot stundās, lai būtu šis te cikls, lai nebūtu jāpērk daudz lietas jaunas, lai varētu izmantot to, kas jau ir. Noteikti var to izmantot un to darīt. Mēs arī uzvedumā, mums ir vienreiz gadā uzvedums skolai, kurā mēs arī par tērpiem domājam. Nepirkt neko jaunu, bet izmantot visu to, kas jau ir. Vai nu vecos tēkreklus nobetikojot visam korim vienā krāsā, lai būtu skaisti skatos tērpi, vai no izmantojot ejam uz šūšanas tātad darbnīcām, kas ir palicis, ja, tātad izmantot visas šīs lietas, ko var vien iegūt, izmantot un nepirkt jaunu. Jā, protams, arī jaunas lietas tiek gādāts. Mēs jau nedzīvojam vienas
no šādām, bet pēc iespējas vairāk. Jā. Un var redzēt, kad atkritumi kļūst mazāk, tie tiek šķiroti, mums atkritumi tātad vietas nav daudz skolā, bērni visi zina, kur tās ir, un manuprāt, jo mazāk ir šīs vietas, kur mest, jo arī mazāk tie atkritumi rodas, un katrs domā par to, kas viņam palicis ir, kur to ielikt. Jā, tā kā varat droši iesākt šīs te lietas skolā, un šeit runāju izglītot pieaugušos. Manuprāt, bērni ir ļoti labi izglītotāji. Ja iemāca bērnam un veido, viņi jau kaut kur labi 1., 2. klasē vēl gluži nebūs tā, bet, kad jau nāk lielāk, viņi jau paši prasa un brīnās, ka kāds kaut ko izdarīs nepareizi. Un es domāju, ka labāk izglītotāju mājā vecākiem nav kā bērns, kurš aiziet un ieved jauno kārtību. Jā, ko ir iemācījies. Es gribēju papildināt, Jā. Ka mums jau, es domāju arī par cilvēkiem, kas man tā kā ir apkārt un ar ko es esmu runājis par šīm te tēmām. Jā. Un, ja bērni ir tie, kuri, kuri vairāk varbūt pat domā par to, un tā kā es teicu pirms tam, varbūt arī dara kaut ko vairāk, tad mums ir jādomā par mūža izglītību, par to, kā pieaugušos, kuriem tas tā kā, kuriem tas... Es minēšu piemēru. Man pazīstama sieviete, tad, kad viņai saku, ka ir jābrauc ar riteni, jo tas ir tā kā dabai draudzīgāk un tā. Un tad viņi prasa, bet kāpēc ir jābrauc ar sabiedrisko transportu, ja vajag mašīnu? Un es savelku to ar kaut kādu padomju mantojumu, kad agrāk, ja tev bija mašīna, tad tu esi nodrošināts, tas parāda tavu to status kaut kādā plānā. Un tad es domāju par to, kā uzrunāt tos cilvēkus, jo es pieļauju, ka arī jums ka bērnu vecākiem ir svarīgi tas, kur viņi bērni mācās. Līdz ar to viņi jau ir, viņi ir tā labā auditorija, bet ko darīt ar tiem cilvēkiem, kuriem bērnu vecākiem, es varētu teikt, kuri tā kā nedomā par to, un kuriem tas vispār nav kur nešķiro bioloģiskos atkritumus, piemēram, kuriem tas ir cilvēki, kuriem tas vispār, es zinu tādus, kuriem tas nav tā kā svarīgi, viņi vispār nedomā par to. Un manuprāt, ir jādomā par to, kā uzrunāt tos, un bez tādas stratēģijas, bez kaut kādas varbūt stingrākas pieejas tam visam, es pieļauju, ka nekas tā arī nenotiks, jo, kā minēju, kad var pilināt, un to mēs esam daudz darījuši, bet vajag tādu, jā. Jautājums, vai vispār to var izmainīt? Man ir viens piemērs, mēs šajā gadā pusotru mēnešu laikā bijām pie 50 skolām un runājām ar 10. un 12. klasi par klimata pārmaiņām. Un mēs uzrunājām apmēram 2000 skolniekus tieši auditorijā, braukājot pa visu Latvijas skolā. Un tad es parasti uzsildot jauniešu auditorijas, viņiem prasu, tur dažādas, lai viņi balso par dažādiem. Un viens no jautājumiem ir, vai klimata pārmaiņu jautājums Latvijas lēmumu pieņēmējiem valdībai vai Saeima būtu jābūt kā vienai no pirmajām prioritātēm. Ko domā jaunieši? Jā, pirmā nē, otrā vai vispār nē. Izjūt no tās, izprotot to, ka mums ir visādas budžeta problēmas, es vienmēr saku, izglītībā, naudas trūkst, veselībā, tagad aizsardzība. Tur ir vesels jautājumu gūzma, kas mums jārisina. Tur nav politikas, tur ir naudas, tur nav politikas, viss ir papli, tur arī vēl Eiro un Rail Baltica un tam līdzīgi. Un šitās jautājumi viņi balso tur, un tas viņiem prasa arī, kāpēc viņi tā balso. Un viena situācija, ko es klausoties atcerējos, pēc būtības viena meitene Rīgas vienā skolā, vienkārši viņa uz mani jautājumu šo, viņa teica, ka pārliecinoši, ka tā ir pirmā prioritāte, un es tāds prasu, viņa arī piecās kā, viņa saka, kāda nozīme runāt par kodiem Rail Baltica vai Air Baltica, ka mēs vispār patiesībā nesaprotam, neredzam, un mums nav pārliecība, kāda Latvija būs pēc 20 vai 30 gadiem. Kāpēc vispār mums šīs investīcijas vajadzīgas? Un es viņai tagad esmu, interesanti. Es viņai pēc tam prasu, mums sakam ģimenē vecāki, kas ļoti pa vidas jautājumiem diskutē. Es saku, nē, mans tētis ir absolūts klimata pārmaiņu noliedzējs. Viņš uzskata, ka šis ir pilnīgs izdomājums, ka tā ir kaut kāda sazvērestības teorija, ka kādas klimata pārmaiņas nenotiek. Un te tas stāsts ne tikai, kad viņi atbalstoši vai neatbalstoši, bet ka viņi piemin šo tēmu, viņiem sākās milzīgi strīdi mājās par to, vai tas ir vai nav. Un tā meitene bija kaut kādā 17, 18 gadus vecā.
Tā kā tās situācijas vēl var būt tādas, ka tas vispār ir, ka tur neiet runa par kaut kādu pārliecināšanu, ka tur ir karsts stāvoklis, kas runā par šādiem jautājumiem. Jā, bet ko darīt? Nu, ja mums ir tas, mēs tagad redzam, esam izklājuši to izglītības, vidas izglītības to deķīti, jā, redzam, ka tur ir daudz labas lietas, daudz krāsaini, bet arī daudz ielāpiņi un neturās tas viss kopā. Un tu vēl, Jāni, vēl piešauj uguni un saki, bet Zviedrijā viņi tur ir ļoti apzinīgi, bet viņiem tik un tā ir liela problēma. Un tad ir jautājums, cik mēs spējam turēt sevi to optimismu un teikt, nē, mums izdosies. Tā kā, kas ir tie varbūt priekšlikumi, kā mums varētu izdoties, vai no kā mēs varētu mācīties, kam ir varbūt pasaulē kāds labāks piemērs? Nu, es domāju, ka tam tomēr ir izglītība dzīvo vienu dzīvi un tā dzīvo kaut ideālo dzīvi. Bet tev ir pilnīgi jābūt skaidriem signāliem no tās reālās dzīves, ka tas ir pieprasījums. Ja nav skaidrs signāls no reālās pasaules, no biznesa, skaidrs pieminējāt, ka īstenībā ka nav jau tā izglītība viena pati, ka tur ir biznesa, ir lēmumu pieņēmēji, sabiedrība kopumā. Ja no tās puses ir signāli, tajā mirklī, es domāju, tā izglītība arī jūtās drošāk un iet, un arī tas bērns sāk saprast, ka par to visi runā, un ka tā lieta ir kaut kā jāņem nopietnāk. Ja ir vienā pusē māc un skolotāji ideālisti un visu cieņu, un viņi cenšas un domā vēl uzdevumus un dara, bet otrā pusē ir smīkņāšana par to ģimenē vai kaut kur sabiedrībā. Un šī dezinformācija, šie mīti par visiem vidas jautājumiem. Un atklāt sakot, lai vēl klausītājiem būtu vēl lielāks pārdoms, ticamāk tie mīti vēl tikai pieaugs. Jo ticamāk aizvien polarizētāka publika paliks saistībā ar klimata jautājumiem, tāpēc, ka prasīt būs aizvien lielāka nepieciešamības rīcību, būs aizvien lielāka acitieni, ko izmantos atkal uzreiz šos acitienus kaut kādi politiķi, kuri redz savu kapitālu audzēt uz šo neticīgo pusi, un viņi vēl pastiprina, ticamāk, ka aizvien vairāk būs šķelšanās. Ticamākais. Es tā esmu prognozējis. Es domāju, ka būs jādomā, kā līmēt kopā un kā to darīt. Tā būs vēl liela lieta, bet tas jautājums ir, vai ir pieprasījums no prakses uz teoriju par to, kad ir nepieciešamas izmaiņas. Visā pasaulē trūkst ilgspējīgas speciālisti. Tā nav Latvija, jebkura valsts. Un es zinu, kur ļoti spēcīgi man kolēģi stāsta no Singapūras, kā viņi strādā izglītības sistēmām, vidas izglītībā. Ok, tas ir tas pirmais līmenis, bet kopumā speciālisti kā tādi nākotnes vides izaicinājumiem pietrūkst jau šobrīd, un viņi ticamākais vēl pietrūks. Tāda ir tā aina kopā pasaulē par sagatavotību un par izglītību kopumā. Bet tas, ko mēs darām, mēs darām to vienkāršo daļu, mēs mēģinām tiešām visur likt klāt praksi. Un ļoti labi jūs jau stāstījāt, mums ir tā ielaida skolā dabu programma, kur mēs dodam tos mazos grantus skolām, lai viņi taistos savus bioloģiskos, varētu teikt, dārzus, bioloģiskās pļāvas vai kritālus velk uz skolu un rāda, un tur kukaiņu māja. Lai viņi lai gulda naudu tajā skolas teritorijā, lai var pētīt to, ko jūs sakat par atkritumiem, bet to pašu pētīt par bioloģisko daudzveidību. Pieaugušiem, mums ir zaļā biroja programma, kur birojs pats var sākt dzīvot labāk, bet mums ir talkas, bet nav jau talkas par, es domāju, dabas talkas. Ne jau par to, cik tu tos kubikmetrus tur izvāks tos kokus no ūdens laukā, no tām upēm vai citās invazīvās sugas tur izrauks, cik kvadrātmetrus. Vairāk par to, ka tu esi kopā ar to cilvēku dabā, un tev unikāli iespēja 2 stundas strādāt un stāstīt un rādīt, ko tas nozīmē. Un es domāju, ka tas bišķiņ nostrādā arī tam pieaugušajiem. Ja viņš 100 gadus nedomā, kādas invazīvās sugas, kas tur, labi, visi zina Latvāni, bet tur visādas cits kaut kas ir. Neviens tā ļoti neaizdomājās. Bet tagad tu esi 2 stundas rāvis tā jūlijā, un esi nosvīdis rāvis, un tev vēl tie eksperti stāsta, ka šī suga ir tāda, un viņi tur nodara to un nodara šito. Es domāju, ka tam cilvēks viņš kaut kā pamana arī tai savā īpašumā, un iespējams tai savā pļavā vai savā mežā vai savā tur tajā dārzā, ka tur kaut kas nav kārtībā. Un, kaut kā tā mēģināt, tas, man liekas, tāds ļoti vienkārši lietas atminu. Mēģināt no tās ne tikai lasīt lekcijas tev, ko mēs arī ejam uzņēmumos un stāstam,
un dažādas, gan konkrētiem uzņēmumiem par viņu sfērām, tur, piemēram, tur finanšu sistēmas vai apdrošināšana, ko nozīmē klimata pārmaiņas uz šiem sektoriem, vai es nezinu, nu, tur dažādas jomas mēs mēģinam pielāgot šo stāstījumu. Bet jā, ejam laukā un daram kopā kaut ko, un tas iespējams arī bijuši viņi vairāk nosēžās. Tas, ko jūs teicāt arī par tiem auditiem. Protams, tu var stāstīt lekcijām, kad atkritumi tādi, bet kad sāc auditēt un vilkt laukā un skatīties, tas tev paņem vairāk. Un salīdzināt, vai ir uzlabojums. Jā. Ja es atceros arī sev no vidusskolas, viena no tādām spilgtākajām vides apziņas lietām man bija tad, kad mums uzaicināja talkot gar Gauju Siguldā. Un tas bija tas atkrituma daudzums, ko, nu, tā attieksme, tā cilvēka attieksme pret dabu, ka mēs varam tur samest arī upes maliņā pilnīgi visu. Un tas man bija viens no tādiem spilgtākajiem vispār pieredzēm pašām, un tas man lika arī ļoti ilgi pēc tam pateikt, nekad neko nemest ārā un savākt arī aiz varbūt cita kādreiz pacelt, ja? Ka tas ir tāds, ko nevar grāmatā noteikti iemācīties. Tas ir jāpieredz. Pa piesārņu jau runāt nedēļām, bet tagad es gājis 2 stundas gar Gauju, vai mēs taisījām tepat Siguldā, Gausā parkā, rezervāta zonā, lejā, ieleja, kur ir pilna riepām, visu kaut ko, kas ir pilnīgi pēra Latvijas dabā ar uzņēmumu. Un tie uzņēmumu darbinieki strādā, viņi tur stum laukā riepas un ņemās. Es domāju, ka viņiem noteikti paliek atmiņā tas viss, kur tas nonācis un kā tas viss izskatās. Un tos piesārņojums nav 10 gadus vecs, tas ir pat 30, 40 gadus vecs. Man arī viens labs piemērs ir no viena ģimene. Gājuši pastaigā pa mežu un pie savas mājas, upītes, nepateikšu kādas, šobrīd ierauga, kad ir izmesti, un tas ir tikko kā izmests, tātad nelietoti Covid testi, veseli tur diezgan. Viņi savāca 6 lielos miskas maisus. Tātad bērns uzreiz ierosina ģimenei, kas tad tas, un vecāki iesaistās, atbrauc ar savu mašīnu, un viss savāc un aizved. Vai nav jauks piemērs? Jā, no šie piemēri patiesībā arī ļoti labi ataino to, par ko tie paši zinātnieki daudz runā. Ka, piemēram, šobrīd mēs runājot par klimata pārmaiņām ļoti bieži, un es ticu, ka arī skolās, dažkārt varbūt ģeogrāfijas vai bioloģijas stundās, mēs atsaucamies uz tādiem globālajiem piemēriem. Tur Amazonas meži, tur kaut kādas lielās klimata katastrofas, bet tā viena no veiksmēm vidas izglītībā ir tieši šis place conscious, jeb respektīvi tāds lokalizēts saturs, kad mēs runājam tieši tā, ja mēs esam Cēsīs, mēs runājam par Gauju, mēs esam Kolkā, mēs runājam par Baltijas jūras piekrasti, jo tās ir tās lietas, kam mēs spējam noticēt, jo mēs viņas redzam dienā savā acu priekšā, un līdz ar to arī Latvijā runāt par tiešām lielām sausuma katastrofām kaut kur tur pasaulē, tas tieši mūs atvirz aizvien tālāk no tā, ka mums ikdienā par to ir jārūpējās, bet ja mēs runājam par tām pašām smagajām lietavām, kas notiek tepat mūsu valstī un kā tas ietekmē mūsu dabu, mūsu vidi šeit pat, tas jau, teiksim, daudz motivējošāk ir tā kā, tieši tie lokalizētie piemēri. Otra lieta, atsaucoties uz šo minēto pieprasījumu, man šķiet, ka tas pieprasījums ir. Viņš pastāv. Respektīvi, šobrīd, ja mēs tā skatāmies tādā plašākā laika nogrieznī, faktiski tie sociāli-ekonomiskie procesi, kas notiek arī mūsu valstī, viņi signalizē par tādām noteiktām prasmēm, kas mums ir nepieciešamas tādai faktiski apzinātai dzīvošanai. Mēs esam gājuši cauri laikam, kad mums ir parādījusies īpaši kritiskā vajadzība pēc finanšu pratības. Mēs esam dzīvojuši cauri dezinformācijas laiku un vēl joprojām dzīvojam, kad mums ir nepieciešama kritiskā domāšana, mēdīja pratība. Šobrīd mēs ejam tajā nākamajā posmā, pēc mana novērojuma, kad šī vides pratība kļūst par kritisku prasmi, lai dzīvotu, lai saimniekotu ilgtspējīgi, ar domu ilgtermiņā, nevis tikai šodienai. Un tas lielais jautājums ir, vai šīs pieprasījums pēc prasmēm pastāv un ar šo pieprasījumu faktiski darbojās noteikti kaut kādi individi vai uzņēmumi, un tas notiek kampaņveidīgi. Un tas ir tas, kur mēs šodien esam. Tas, ko es saku, gan uzņēmumi, gan NVO sektors, dažādas biedrības, kampaņveidīgi par šo stāsta runā, darbojās, ekskursijas, lekcijas, meistarklases, informatīvās dažādas kampaņas, tas notiek. Bet mans lielais jautājums patiešām ir dienas beigās, kādēļ izglītības sistēmas to nereaģē un neiet līdzi laikmetam un šīs dzīvē kritiskās prasmes tomēr kaut kādā veidā neintegrē skolu sistēmā, izglītības sistēmā.
Un šobrīd, man liekas, vēl joprojām ir aktuāla šī caurvīju prasme, pareizi labojiet mani, ja tā nav, un vides izglītība, vides pratība kā reiz ir ļoti izteikta caurvīju prasme, par ko tur ir runāt visticamāk gan geogrāfijā, gan bioloģijā, dabas zinātnēs, fizikā, ķīmijā. Jautājums, cik tas tiek integrēts un tā strateģiski līdz ar to. Manā galvā šis ir lielais jautājums. Gribas uzreiz pateikt, kas ir tavs priekšlikums vai ideja? Kas tad ir jābūt tam procesa virzītājam? Un kurš varētu uzsākt šīs vides izglītības vadlīnijas vai stratēģiju izstrādāt? Protams, gribās pirmais skatīties uz izglītības ministriju, protams, jā. Bet vienlaikus atkal, ja mēs jau šeit esam nonākuši pie zināmā mērā secinājuma, ka tas ir holistisks process, ka tur ir vairāk iesaistītie, tad es domāju, ka šeit ir līdzīgi. Mums ir ne tikai izglītības ministrija, ir klimata enerģētikas ministrija, kas tiešā veidā, teiksim, šo tematiku tur savās rokās, ja tā var teikt. Un iespējams, ka arī te ir vajadzīga tāda holistiska pieeja, tāda sadarbība tam, lai šīs prasmes tiktu integrētas izglītības sistēmā. Tas ir pilnīgi perfekts agitēdomu vektors. Jo mēs arī, piemēram, klimata likums Latvijā, tā, kad viņš bija vēl, tas vēl bija, un varbūt, ka viņš arī dzīves, jā. Bet, un pēc būtības arī Nacionālais enerģijas klimata plāns, tur jau nav nekāds atbildības izglītības zinātnes ministrijai, un to mēs arī vairāk reiz norādījām. Izglītības zinātnes ministrija ir milzīgs spēlētājs. Mēs skatāmies uz nākotnes plāniem un plānu realizācijām un arī uz likumu, pieņemot, ka tas ir jumta likums. Tur būtu jābūt ne tikai klasikai, ka tur ir zemkopības ministrija, klimata ministrija, vides ministrija atbildīgi, bet tur pēc tam noteikti atbildīgi izglītības zinātnes ministrija, finanšu ministrija. Tas ir tie pilnīgi tādi lieli citi jautājumi, un tikai tā jau mēs varam iet tādā ilgtermiņā uz priekšu. Ja mēs tur kasīsimies to, ka tur vides ministrija kaut ko darīs un klimata ministrija pa savām un zemkopības ministrija, visi savā starpā vai ekonomikas ministrija, tas tā nenotiek. Šodienas jautājumā pareizi ir, šis jautājums tik ļoti dziļi caurvējās visur cauri, kad tā izglītība zinātne, tas ir pilnīgi nākotnes kapitāls. Es vienmēr saku, skolām un skolotājiem šobrīd ir tik milzīga nozīme. Tā ir milzīga nozīme par to, kāda izskatīsies vispār nākotnes pasauli. Milzīgi nozīme šobrīd ir. Jo tas ir tas, kāda būs lēmuma pēc 30, 40 gadiem. Neko nemainīs. Var būt ideāla izglītības sistēma jau šodien. Es nedomāju, ka tam būs liela ietekme uz 10 gadu vai 20 gadu nākotnē. Tāpēc, ka tie bērni, kas šobrīd mācās, pareizi jau teicāt, viņiem jāiziet cauri kaut kam jau ir. Viņi šobrīd jau ar citu fonu dzīvo. Viņiem citu ģimenē dažādi. Viņiem pašiem jādzimst bērniem ir. Tie bērni, kas šodien ideāli mācītos par vidi, viņiem ir jādzimst jau pašiem bērni, un tad tās divas paaudzes sāks kopā mačoties, un tad iet kaut kas laukā. Šobrīd tas vēl nav, ja ideāls izglītības sistēmas, nekas vēl nebūs foršs pēc 10 gadiem. Tas būs tikai jāsāk, vai ne? Tas jāsāk jau bija vakar, un tad mēs varam domāt, ka uz kaut kādu 60. gadu mēs varētu dot kaut kādus jau atstienu. Nopietni atstieni. Mēs runājam par tādu dziļu atstieni, nevis par to, ka mēs tur vēl kaut ko bišķiņu skaisti vēl piekrāsojam zaļāku, bet tā, kur ir dziļi, mēs ejam iekšā tiešām visās sistēmās, finanšu sistēmās. Galvenais jau ir finanšu sistēma mainīt. Finanšu sistēma, tas ir pēc būtības izaicinājums visnopietnākais. Ja es varu piebilst, tad kas man pietrūkst izglītības sistēmā, tā klausoties jūs visos, ir tā starpdisciplinaritāte. Jo, ja mēs runājam, viens ir par klimatu un vidi, bet mēs strikti iedalām klimats un vidi, tas neskar, veselību, tas neskar drošību un tā tālāk un tā vēl joprojām. Un es esmu ļoti liels neformālās izglītības fans arī, un kā tieši klimata jautājums integrēt tajā. Es 2 gadus strādājusi ar jauniešiem Latvijā. Un parasti, ja es piedāvāju klimata tēmas, es cenšos sasaistīt to ar vēl kādu citu tēmu, piemēram, ekocīds. Kā karš tieši ietekmē klimatu, kāda ir tās seka? Vai arī mums bija par jaunajām tehnoloģijām un klimatu. Kuras tehnoloģijas var palīdzēt, kuras nevar? Un kā piesaistīt tās finanses? Un, manuprāt, Latvijā tā starpdisciplinitāte, ja mēs runājam par klimatu, tad bieži vien, ko es dzirdu no cilvēkiem, tas jau tāds savs topiks, teiksim tā, nezinu, lietus nolīst, krusta nokrīt, sniega nav. Apmēram, trivializējot, apmēram šādi arī izklausās, bet kā savienot sabiedrību tā, ka viņi saprot, ka tam klimatam ir lielāka nozīme. Un arī runājot ar skolāniem, arī mums bija līdzīga aktivitāte, kur Eiropas Savienībai vajag ieguldīt vairāk naudu klimatā vai aizsardzībā. Un tie, kas cēla roku uz klimatu, viņi tā arī pateica, ja mums nebūs klimats, mums būs ļoti briesmīga veselības aprūpe, jo visiem būs veselības problēma. Mums sāksies migrācijas krīze un mums sāksies arī kari. Un
Tādējādi veidojot to starpdisciplinātāti, kas ļoti, ļoti pietrūkst Latvijā, man liekas, tādējādi arī pietrūkst tā izpratne, kāpēc mums ir jārunā par klimatu, ka tas, kā jūs teicat, nav tāpēc, ka mums nebūs ziemā sniegs. Nu, labi, pārdzīvosim. Un es vēl papildinātu tikai to, ka, ko Latvijā dara dažas skolas, pēc būtības tev ir jābūt blakus arī globālai mācībai. Kad tu saliec kopā, kas vispār ir globālā tas attēls. Jo, protams, perfekti, ko teici par to, ka tu nevar īsti Latvijat runāt par klimata pārmaiņām, šobrīd par Dienvidu Sudānu. Diezgan smagi, jo es dažreiz aizdomājos par to, ka dažās auditorijās par kāds man pacels roku, man teiks, ka pierāda vispār, ka vispār pasaulē ir ziloņi. Jo te pie mums nav. Un es tīpa apšaubu vai ziloņi, vai es neesmu gadījumā izdomājis šo. Un es, līdz ar to varētu dabūt jautājums, vai vispār ir Dienvidu Sudāna, vai arī tas nav izdomājums. Bet līdz ar to, tos piemērus un to bildu zīmē, un es arī rādu to statistiku un tos cilvēku, cik iet bojā un kādi ir tie finanšu ieguldījumi klimata pārmaiņām. To bildes uzzīmē, bet kaut kā dabūt arī, lai tas jaunietis saprot to sasaisti ar tiem globāliem procesiem. Jo tiem militāriem konfliktiem, kaut arī viņi nebūs pie mums, jo viņi varētu nebūt šeit, piemēram, bet tikpat labi viņi var būt ar kaut kur, kuram pēc tam noteikti būs atsitiens uz ekonomiku, atsitiens būs uz veselību, kopumā globāli jau. Un tie ir tik ļoti sasieti globāli notikumi. Klimata pārmaiņu jautājums ir tik ļoti globāls, ka notiekošais ir gan Tērvetē ar vētru un krusu, bet arī tas pats, kas notiek Losandželosā. Tur pēc būtības tie jautājumi ir sāc vērtēt pie šīs brīža globālās ekonomikas un dažādiem citiem lēmumu pieņemšanas procesiem, ne tikai ekonomikā. Viņi ir tik ļoti saintegrēti kopā. Un izstāstīt latviešu jaunatnē, ka Latvijas robežas nav planētas robežas, kad ir vēl arī kaut kas vairāk un plašāk. Cik lielu lomu spēlē tādā gan skolnieku pieredzes apmaiņa, gan arī studentu pieredzes apmaiņa, jo, droši vien, kad 100 reizes dzirdēt vai teorētiski mācīties, tas nav tas pats, kas vienreiz pieredzēt. No vienas puses ceļošana nav ļoti ilgspējīga, bet no otras puses, kā jau to arī Paula minēja, aizbraucot uz Nīderlandi, tu ieraugi pilnīgi citu bildi. Kā tas spēlē? Tieši studentu apmaiņa, noteikti. Pieredze. Latvijai tas būtu ļoti veselīgi. Ļoti veselīgi. Bet ne tikai studenti. Man ir dažādas iniciatīvas, kur es esmu domājis arī profesionālos cilvēkus, ka būtu iespēja, ja būtu finanšu resursi, veidot tādas iniciatīvas, kad vienkārši ir apmaiņa, kaut kāda cilvēka apmaiņa, profesionāla apmaiņa, jau pieaugušu apmaiņa. Un iet runa pie pašiem skolotājiem. Piemēram, bija jautājums, mēs diskutējām, pat kā varbūt vajadzētu kādu skolotāju apmainīties un lai Singapūras izglītības sistēmā padzīvo nedēļu un pastāst, kā tur notiek šī izglītība. Varbūt tas Singapūrietis brauc uz Latviju kaut ko skatīties un mācīties. Man vēl pašā par žurnalistiku, būtu ideāli, ja tas žurnālists spētu būt vai tajos karstajos punktos klimata pārmaiņu šī brīža, vai arī kaut vai tur būtu kopā Guardian vai BBC un skatīties saistītos sižetus par klimata pārmaiņām un iziet cauri tam un pēc tam nāk un Latvijā strādā ar šīm jomām. Tā kā tur ir ne tikai jaunieši, bet arī varētu būt arī citas jomas dažādi speciālisti. Ilze, es uzreiz iedomājos par ekoskolām. Tas ir Eiropas tīkls, ja? Vai tev ir pieeja un iespēja tikties arī no citām valstīm ar skolotājiem un arī skolniekiem savā starpā? Viņiem ir iespēja tikties? Kas jums dod šis tīkls iespējas? Iespējas dod, bet mēs neesam šobrīd izmantojuši šo iespēju. Mēs tā kā skatāmies uz Latviju, uz vietējo. Šobrīd, piemēram, mums ir tēma pārtika, jo tur ir katru gadu ir viena no tēmām. Un tad mēs skatāmies savējo, ko var izmantot sezonālos, tātad augļus un dārzeņus. Aiziem uz tirgu, apskatāmies, ko tad tur mums piedāvā. Paskatāmies veikalā, no kurām valstīm, kas ir atvests. Pagatavojam kaut ko savu. Uzzinām no vecvecākiem, ko tie ir taisījuši kādreiz čipšu un pārējo lietu vietā. Papētam etiķetes, kas tur ir iekšā. Jā, tā kā mēs tagad skatāmies uz vietējo, vairāk uz vietējo. Un, nē, mēs neesam izmantojuši iespēju. Mēs draudzējamies ar vietējām skolām un lietām. Jā, es gribēju teikt, ka jums ir ziemas un vasaras fórumi, jūs arī Latvijas mērogā jā, mēs tiekamies visi, un tie ir tiešām ļoti izglītojoši.
bērniem ļoti patīk. Un no otras puses šobrīd jau sociālajie tīkli jau ļauj jau arī daudz lietas pārnest. Jā. Ja grib konkrēts. Es zinu, ka piemēram, mums ir iniciatīva, es pieminēju tā Ielaidas skolā Dabu, kur Jaunmārupē, piemēram, gribēja uzsveicīt šo salu dīķī, lai dažādot šo ekosistēmu. Tas skolotāji teica, ka viņi ļoti daudz laika pavadīja tīri sēžot tā pašā YouTube un pētot visu šo pasaules pieredzi, kur kas tiek darīts, un tad arī, skatāmies, kā mēs viņu varam pārnest un kā mēs viņam integrēt. Tas būtu tādi konkrētas lietas, kā padarīt, bet, protams, to domāšanu, kā skolu. Es domāju, ka viens ir aizbraukt un pastīties kaut kur citur, nav jau tikai vienīgi kā reizēm stāsts tikai par kaut ko iegūst, bet tu atnāc tādu milzīgu jaudu atpakaļ, zini, pēc sevis, kad tu aizbrauc kaut kur, un tu liekas, viņi stāsta apmēram to pašu, bet tu dzirdi, tev dubult spēks ir atgriežoties Latvijā, metoties kaut kādās iniciatīvās, tu esi guvis kaut kādās pārunās un diskusijās ar citās vietas. Tam ir tas pluss dereti. Ne tikai tā zināšana pārnesē, bet ka tu jūti, ka tu esi uz tā vektora pareizā un tur vēl domā no tās valsts pārstāvs, domā līdzīgi, un tas saka, man tādas pašas problēmas. Saka, jā, un mēs ar to darām tā un tā. Tas tev dod tādu pacelātību un pārliecību. Mums šīs sajūtas dod arī tiekoties Latvijas skolotājiem. Tieši tāds pašs. Jā. Es gribu prasīt Agita un Paula, ko jums dod iespēja būt šiem Eiropas klimata pakta vēstnešiem? Tas arī ir tīklojums. Jā, tas ir brīnišķīgi kopiena, es teiktu, kas tieši tā to arī dot, par ko mēs šeit runājam, apmainīties ar šo pasaules praksi, pieredzi, jo problēmas vai izaicinājumi ir vienādi, būsim godīgi. Un tad ir jautājums, kā to risina citās valstīs, kā mēs varam savukārt padalīties ar savu pieredzi. Varbūt kāds ir vairāk ar pieredzi, un tad mēs varam pārņemt. Bet es sapratu no Jāņa, ka mums vismaz 2 paaudzes, tā kā mēs pārlekt īsti nevaram. Es teiktu, tas nav datos balstīts pētījums, tas ir vairāk ir manis attīstīts redzējums, pieņemot to, kā tas virzās reālajā pasaulē un kā tas varētu attīstīties. Bet kāds varētu teikt, ka nē, tur ar 2 nepietiek, tur īstenībā varbūt būs vēl 3 vai 4 paudzes vajadzīgs. Varbūt tas pat būtu objektīvāk, es runāju par tādu enerģetisko virzienu, ka tas tā varētu izdoties. Paula, ko tev dod iespējas būt vēstnešu tīklā? Es esmu iepriekš bijusi klimata un vidas padomniece no jauniešu delegātam Latvijā, un tas, ko es vienmēr saku, ka ja tu esi aktīvs klimata jomā, tā joma ir ļoti vientuļa. Jo bieži vien nav tik daudz cilvēku, kas aktīvi vēlas runāt par klimatu, aktīvi vēlas runāt par vidi, un tad apmēram skrien viens pats klintī iekšā, un tad tu ceri, ka kaut kas veidosies. Un tāpēc, esot arī šajā tīklojumā, tu redzi, ka tu neesi viens, kuram rūp, un tā ir tāda kā pacelātības sajūta. Es pieļauju, tas pats arī ir ekoskolām, ka tu redzi, ka tu neesi viens, ka ir cilvēki, kuriem rūp, un tā ir tā svarīgākā apziņa, kas man izveidojas, jo es teikšu godīgi, 2 gadu mandātā, tā kā es biju vienīgā padomniece šajā jautājumā, dažreiz es jūtos ļoti vientuļi, un apmēram, kāpēc es eju vispār stāstu kādam par klimatu, ja nevienam īsti neinteresē, visiem interesē atkal tā pati drošība. Bet noteikti tā kopības sajūta ļoti, ļoti palīdz arī drosmē uzņemties to drosmu un mainīties arī. Bet, ja tu esi viens, tad, protams, tad ir tā doma, ko tu viens pats darīsi. Tikai jā. Lāsma, ja drīkst. Šodien mums esi moderātors sarunas, bet patiesībā tu esi arī Zaļo Veistu kopienas vadītāja Cēsīs. Es domāju, ka tev arī ir brīnišķīga pieredze. Varbūt tu lūdzu padalies pieaugušo izglītību, pieaugušo iesaistīšanu, uzņēmumu, NVO sektors, pašvaldība. Kā jums sokās un veicās? Kāda ir tava pieredze šajā jomā? Man ir ļoti līdzīgs viedoklis kā jums visiem, un, manuprāt, tas grūtākais ir tas, kā mēs mēģinām darīt šīs sistēmiskās pārmaiņas, un tās nav vienkārši. Un katru reizi, kad mēs runājam par izaicinājumu risinājumiem, vienmēr mēs, gudrie pieaugušie, sakam, audzināsim savus bērnus, un tad jau viņi mums šos risinājumus atradīs. Un tas, ko jūs runājat, protams, ja mēs paši nemainīsim savus paradumus tiem bērniem, viņi iemācīsies to, bet viņi neredzēs, kā to reālajā dzīvē var pielietot. Un izaicinājums arī Cēsīs, protams, mums ir tas burbulis, kurā mums ir ļoti vidēji apzinīgi cilvēki, un Vidzeme vispār ir ļoti īpaša vieta, jo šeit mums ir ļoti daudz vidēji apzinīgi cilvēki, bet, protams, kā aiznest to līdz plašākiem sabiedrības slāņiem, lai mēs tomēr noskaņojamies visi. Un tad tas nākamais izaicinājums ir, kā mēs varam veidot šos te biznesus, ilgspējīgos biznesus. Un te mēs arī pašvaldību domājam, un par laimi mums ir šis te atkritumu uz resursiem projekts, kurā mēs varam, piemēram, stimulēt ar grantiem tieši aprits ekonomikā uzņēmēju darbību.
nav vienkārši, jo tiešām tad, kad mēs varam būt vides apzinīgi, bet tad, kad mēs runājam par biznesu, tad jau mēs to vides apziņu noliekam malā un sakam, mēs jau savādāk neizdzīvosim. Un arī tie signāli, kā jau Jānis teica, no politiķiem, no vēl, tūlīt vidas jautājumi nav svarīgi, mums ir jāpārlec, jādomā tagad par drošību. Tas ir izaicinājums, protams, un tāpēc mēs arī priecājamies par šūnu, jo mums ir jānāk ārā, mums ir jānāk pie iedzīvotāja, pie cilvēkiem un jāsaprot, kā ar viņiem sarunāties un kā tiešām padarīt infrastruktūru pēc iespējas pieejamāku, lai mēs šo jebkuru ilgspējīgu iniciatīvu, lai viņu mēs varētu attīstīt un noturēt. Un tas ir, mēs veidojam arī Cēsīs aprits centru, kurā iedzīvotāji varēs apmainīties ar lietām. Mums jāskatās arī ļoti bieži, ja mēs te runājam par vidas pratību, mēs varbūt arī kā pašvaldības iestāde mums ir jāuzlabo savus pakalpojumus, lai viņi padarītu arī pēc iespējas ērtāk iedzīvotājiem. Ja mums ir šķirošanas laukumi, tad tam darba laikam ir jābūt tādam, lai tas iedzīvotājiem ir ērti. Mums jādomā par katru mazo lietiņu, un es redzu, ka mēs varam pārņemt arī citu valstu pieredzi, jo ir daudz labas lietas, bet tas lielais izaicinājums, protams, ir kā no vienas sistēmas pāriet uz otru sistēmu. Šī transformācija, un tāpēc mums ir projekti, tāpēc arī Eiropas Savienības līmenī mēs tīklojamies, mēs attīstam jaunas lietas, lai mēs visi, man liekas, trenējam šīs te kapacitātes un šos te resursus, lai mēs vienā mirklī saprast, mēs esam pārgājuši. Bet, pagaidām mums iet grūti. Tā kā jūs minējāt par biznesu, mēs esam Vidzemes augstskolas, mums ir pētījums par turismu. Tā kā es minēju, mums bija intervijas ar 12 turisma strādājošiem uzņēmējiem dažādās tajā nakšņošana, ēdināšana, tur transports un vēl pasākumu organizēšana un tā. Un principā tas, ko mēs dzirdējām pēc intervijām, ir tas, ka visur nāk ārā tās finanses, ka par klimatu kā tādu īsti ja tā ir tava vērtība, tad tas tev ir svarīgi, bet tas ir svarīgi tā individu līmenī, un ja tas uzņēmuma vadītājs, ja viņam tas ir svarīgi, tad viņš to arī iznesīs tālāk tajā uzņēmumā, bet ja tas nav, tad tur visur pamatā ir tikai šīs te finanses un arī, tā kā pašvaldības minējāt, arī, ja tam cilvēkam, kas strādā ar tiem pašiem suvenīriem, ar cilvēku uzņemšanu, ar tam līdzīgām iepirkumiem, un ja viņam tās īsās ķēdes vai kaut kādas konkrētas, tur, pieņemsim, dāvināsim vietējo ražotāju, es nezinu, tur ražotos cepumus, piemēram, nevis krūzīti, kas nāk no Ķīnas, bet ir apdrukāti te ar tur pašvaldības logo, tad ir ļoti, ir ļoti grūti, kaut ko mainīt, un tas mums pētījuma rezultāti vēl būs, bet tā ir viena no tām lietām, kas ieskicējās, ka finanses ir visam pamatā, un varbūt par tiem politikas plānotājiem, ka ir jābūt, papildinot arī visu, ko es te dzirdēju. Viņiem visām ministrijām ir jābūt, tā kā visās tais vadlīnijās, un visur ir jābūt iekšā, ka ir klimats, ka ir vide, un ka tam ir jābūt svarīgi, nevis ir varams, kas par to runā un tā, bet tas ir jābūt, caurvijās visur. Jā. Tad man gribas uzreiz pieminēt, kā Cēsis ir daļa no bioreģiona. Mēs esam pirms 1,5 gada dibinājuši Cēsu, Valmieras un Siguldas pašvaldību teritorijās bioreģionu, un bioreģions balstās tieši uz šo ilgtspējīgo resursu izmantošanu, un tā ir lieliska platforma, kurā mēs visi mācamies, kā to darīt, jo sabiedrības atbalsts ir, cilvēki, kas dzīvo Vidzemē, ļoti bieži ļoti novērtē tieši šo tuvību, saskaņu ar dabu, būšanu tuvumā, mierā, un tagad mēs mācamies, kā mēs varam šo te ekonomiku arī celt augšā, jo neviens nebūs gatavs aizsargāt vidi,
ja mums šī te ekonomika nebūs reģionāla, mēs varam par šo runāt. Un mums ir ļoti labi arī piemēram, mums ir Valmieru mūžas piemērs, kuri jau strādā ar bezatkritumu pieeju un vienmēr skatās uz to. Mēs caur saviem pasākumiem arī varam veicināt šīs īsās piegādes ķēdes un atbalstīt vietējos ražotājus. Mums ir tikai jārūpējās vairāk, ka kafejnīcas arī savos iepirkumos sadarbojās ar vietējiem zemniekiem. Un mums ir jāveicina šī līdzdalība. Tas ir tas, ko mēs darām Cēsīs, lai jābūt ir atvērtiem, lai cilvēki var nākt ieteikt savas idejas, jo man liekas tā līdzatbildības veidošana tā ir arī tā atslēga. Neviens cita vietā neko nevar izdarīt, bet mums visiem kopā ir jājūtās līdzatbildīgiem par vietas attīstību. Bet es tikai divi teikumi, vai viens par to, ka līdz ar to mēs arī nonākam pie tā vārda salikuma ilgspējīga attīstība. Un skaidrs, ka tad šodien sacīns ilgspējīga attīstība tāds oksimorons, ka patiesībā tie divi vārdi salikt kopā, viņa pretrunīga nozīme. Tu nevar sīkties vairs kvantitīvā attīstībā, tu var sīkties tikai tas, ko jūs runājat, patiesībā kvalitīvā attīstībā. Un ja tā ir kvalitāte, mēs varam runāt ilgspējīgu attīstību. Bet ja mēs runājam vēl projām par ilgspējīgu attīstības kontekstā par IKP vai par to, cik mēs vēl daudz uzvarsim vēl laukus, vēl kvantitīvu, cik mēs vēl daudz vairāk nocirtīsim kokus, vai mēs varam vēl kādu tonu izzajot zivis laukā, jo tie ir mūsu veiksmes rādītāji. Nē, tie vairs nav veiksmes rādītāji. Tev jāizdomā, ko tam ar to sauju zivīm darīt vai ko darīt ar tiem kokiem, ko tu tur nocērt. Iespējams, vēl pusi mazāk pat jācērt nekā. Un tad jādomā, ko tu panāc, un tad mēs nonākam pie pašu sākumu. Kā to visu ieintegrējam, kā to var iztikt. Un tā ir tā gudrība. Cik būs gudri tie produkti, cik viņi būs spēcīgi ilgtermiņa produkti, un tā ir tā ilgspējīga attīstība. Nevis apmēram tas, kā jūs runājat, bija reģionā. Jā, jo tā ilgtspēja mums visiem, man liekas, mēs mākam radīt stratēģiju, bet mums ir grūti pieturēties pie stratēģijas un viņu ilgtermiņā īstenot, jo tā īstermiņa domāšana mums ir ļoti, ļoti spēcīga, man liekas tā. Bet tas ir homo sapiens. Tas ir aplāt. Mēs jau te aizgājām, es jau negribēju vēl iet atpakaļ, jo mēs jau te varam sākt analizēt, un te jāanalizē pats sugai. Jāstāst, cik tā suga tālu var iet, un tur jārunā par kaut ko vispār evolūcijas lēcienu. Mēs gribam par kaut, vismaz tajā, ko es redzu, tur vajag evolūcijas lēcienu, tur vairs nevar. Tāpēc arī Denis Medovs saka, ka šitas ilgspējība, tas ir 70. 80. gadu jēdziens. Viss tas ir aizgājis, tas ir pazaudēts, tas ir atpalicis, mums jādomā par kaut ko citiem konceptiem jau šobrīd. Bet es runāju ļoti nopietni par to, kā tā nākotne ir. Jo mēs varam runāt tāpat kā pa vecam, teikt, ka kaut ko mēs tur darīsim, kaut ko nedarīsim, kaut kur piemiegsim acis, un kaut kā īstermiņā gan mēs būsim laimīgi, bet jautājums vai ilgtermiņā. Mēs esam jau nonākuši tādā sarunas izskaņā, varbūt, kā tad mēģinam nopaļoties, varbūt katram ir tas prātā ļoti īsi, kas ir tas padoms, tas nākamais darāmais solis. Protams, šis laikam ir ļoti grūts uzdevums, jo tagad pusotru stundu mēs mēģināsim iekļaut vienā teikumā, bet tomēr, Agita. Ar ko sākt? Jā. Ar ko turpināt? Kas ir tas, kas varētu būt sarunas turpinājums? Droši vien, ka šī diskusija būtu jāpārceļ kaut kādā, kā mēs sakam, politikas veidotāja līmenī, un tad tādā vēlmi domāšanas līmenī, protams, ka gribētos, ka mēs nerunājam tikai vienas institūcijas ietvarā, bet tas, ko jau mēs šeit arī pieminējām, tā kā vidas izglītība un vidas pratība ir tāda caurviju prasme, tad droši vien arī tai sarunai politikas veidošanas līmenī būtu arī jābūt plašākai, starpdisciplinārai, kur mēs sēžam tomēr vairākas institūcijas pie viena galda un skatāmies, kā šo te manā ieskatā esošo pieprasījumu no sociāla-ekonomiskās vides pārnest uz šo te vidas izglītības jomu skolās, dažādos līmeņos, dažādos vecumos, tā lai, teiksim, jau mēs nepilinātu, nedarbotos kampaņveidīgi, bet strādātu strateģiski, sistēmiski, sistemātiski un ilgtermiņā. Ilzīt? Es tā klausos un domāju, ka mēs gan laikam darām ļoti labu darbu, ka mēs esam iesaistījušies šajā te vides izglītības jomā arī, un to jau daram sen, un manuprāt, tas ir jāturpina ar vēl lielāku sparu un jāveido lūk šīs te ikdienas lietas katram, lai viņi aiznes tālāk
un vecākiem jāklausa bērni. Jā. Jā, parasti jau saka, jāsāk pašam ar sevi, bet ja tā nopietni, tad noteikti, es teiktu, metodiskie materiāli skolām, lai saprastu arī, kā pasniegt klimatu un vidas tēmu. Nu, varbūt nevajag iet iekšā ļoti tādos zinātniskos terminos, bet vienkāršā valodā izskaidrot ne tikai skolēniem, bet arī plašākai sabiedrībai, kas tad ir tā klimata krīze, kā viņa mūs ietekmē un ko mēs varam darīt, lai to mainītu. Un tie būtu ne tikai metodiskie materiāli skolām, bet varbūt kādas vadlīnijas vai arī bukleti elektroniski. Nevajadzētu varbūt printēt, kas būtu pieejami visai sabiedrībai arī. Bet vienkāršot šo klimata tēmu un izstrādāt metodiskos materiālus. Paldies. Es domāju par to, ka mums vairāk ir jāpievērš kvalitātei, nevis kvantitātei. Un līdz ar to arī tas, ko tā kā videi ir jābūt, nu, tā kā videi un visam, par ko mēs te runājām, jā, ir jābūt visos, visur kā must have. Nu, tas nav kaut kas tāds, ko tu pieliec vienkārši, par ko tu parunā ik pa laikam, bet ka tas iet, nu, ka tas caurvijās cauri visur, jā. Un mums ir jādomā arī par to, ka mums ir jādomā arī ļoti daudz uzņēmēju darbības kontekstā, kā mēs vidi iekļaujam kā, nu, nevis vidi, bet tas, kas mums ir apkārt, nu, vidi, jā, kas mums ir apkārt, nevis kā, tikai kā resursu, bet, nu, ka mēs visu laiku domājam par to, kā mēs ko izmantojam, par jēgu. Ir jābūt jēgpilnām rīcībām, un tad, ja tās rīcības būs jēgpilnas, tad arī, nu, tas tālākais sekos uz tā. Man pārmaiņas pēc būs tāds ļoti, ļoti īstermiņa padoms, jo es vairāk runāju par to nākotni, tālo nākotni. Es auditorijā stāstu jauniešiem, tad man parasti ir viens tas beidzamais slaids, kur es saku, ko tad viņi var darīt. Un viens tas tā ikdiena, ko tu te maisainiecībā dara kā un kā, bet tas pēdējais, kas man ir, ko es saku, ja jūs gribat kaut ko darīt tādu, kas tiešām varētu palīdzēt jau rīt, vai šonedēļ, vai nākamnedēļ, tad pēc būtības esiet pilsoniski aktīvi un piedalieties dažās iniciatīvās, es noteikti dodieties uz vēlēšanām. Es ceru, ka viens te nav politiskas partijas pārstāvs, es noteikti neesmu. Un es teikšu, ejiet, vērtējiet un meklējiet tos spēkus, kas atbalsta šos vides un klimata un dabas jautājumus. Jo tas ir veids, kā tu sistemātiski var virzīties uz priekšu. Tur būs jau, pēc tam jau ir kaut kā, tu vari mēģināt dabūt šeit paneļa diskusijā visus ministrus, jo viņiem tas būs svarīgi. Vai arī tad var radīt stratēģiju vienā dokumentā vai citos dokumentos stratēģiju, un tad tu vari sagaidīt kaut kādu sistemātisku atbalstu. Un tas ir tas, ko mēs varam teikt, kas ir shortcuts. Tas ir tas uz tā visa lielā mēroga problēmas. Šis ir veids, kā tu vari kaut kā mēģināt paiet soli uz priekšu ātrāk. Tas, manuprāt, tāds redzējums. Es uzreiz gribu jautāt, vai mums ir kāds palīgs tagad pirms pašvaldību vēlēšanām zaļais barometrs, kaut kas mums var palīdzēt? Jā, nu, ir vides organizācija zaļā barometrā, jā, mums tāda kopiena, kur mēs arī taisam organizējam diskusijas, ap citu sēsijas. Tā skaitā sēsijas būs diskusija ar politiskiem kandidātiem Liepā, Jelgava, Rīga. Bet, tā ir mūsu padomi un ko mēs redzam, un arī mēs mēģināsim tirdīt kandidātus un kā viņus dažādiem jautājumiem skatās. Bet es domāju, ka ir vēl dažādi veidi, kā pašam mierīgi izvērtēt, saprast, un ja tev tiešām tas rūp, un tu sācis par domāt, ka tur ir diezgan liela nozīme, tas, kāda būs šie klimata un dabas jautājumi, tad vienkārši saprast, man arī mēģināt izšķirot, kuras partijas un kuri politiķi feiko, kur nodarbojas ar zaļmaldināšanu un kur ir patiesi kaut ko vismaz cenšās darīt. Tā kā, bet tas ir, manuprāt, tas ir tas, ko šodien var, kur tu vari pamainīt pasauli, jo pie laba sastāva Eiropa parlamentāriem mēs varam kaut ko pamainīt vairāk, vai valdībā, un arī pašvaldībās.
Papildinot vēl ātri. Mēs Valmieras novadā šogad par jauniešu tēmu tad tik minēt. Un vēlēšanas. Mums šogad tas pats, kas Cēsīs bija 2022. Gadā, bija bērnu jauniešu vēlēšanas. Un mēs šogad rīkojam arī kopā ar pašvaldības vēlēšanām, lai vismaz sākumā parādītu, ka ir šī demokrātija ir svarīga un kā viņi var vēlot arī mainīt kaut ko. Un mēs arī domājam par to, kā tālāk, ja šis ir vienreizējs pasākums, kā mēs tālāk nākotnē integrējam to pašvaldības darbībā, lai arī tas uz priekšu arī ne tikai šajās pašvaldības vēlēšanās, bet arī tālāk tas tā būtu norma, principā. Jā. Noteikti, katram pašam sākt ar sevi. Bet ko var darīt skola? Skola noteikti pirmais būtu veicināt šos ikdienas ieradumus gan skolēniem, gan skolotājiem. Rīkot kopīgus pasākumus ģimenēm, lai nebūtu šīs domstarpības mājās neveidojas, ka skolēns saka, mums ir jādara tas, bet arī vecākiem. Atšķirības. Jā, un vecākiem arī veicināt un censties viņiem radīt šo izpratni un kāpēc tas ir svarīgi. Un tad trešais. Mūsu skolā vispār mēs izglītības procesu balstam uz starpdisciplināriem projektiem, un tad noteikti šajos projektos, ko es varbūt turpmāk arī vairāk piedomāšu tiešām, lai ir šie vidas jautājumi iekļaut katrā projektā, jo to var izdarīt. Un tādā veidā arī skolotāju uzmanību, un ceturtais arī darbs ar skolotājiem un viņu izglītošanu šajos vidas jautājumos. Tā. Paldies runātājiem, diskusiju dalībniekiem, paldies klātesošiem, paldies, kas mums klausās arī tiešraidē. Gribu noveikt ar Ojāru vāciešu vārdiem, un viņš runāja tieši par to pašu, ko mēs šeit runājam, ka vides izglītība nevar būt atrauta par vispār par mūsu cilvēku, cilvēku pastāvēšanu, un viņam ir tādi vārdi. Sauklis saudzēsim dabu ir tikai pseidonīms kaut kam nopietnākam, izšķirošākam, ko mēs pa laikam it kā apjēdzam, bet praksē savas īsredzības dēļ daļai vai pilnīgi ignorējam. Saudzēsim paši sevi, saudzēsim cilvēku, tāds ir šis problēmas īsais nosaukums. Paldies visiem vēl vienreiz!